Mums pretī nāks meitenes, pret kurām mēs vēl neesam spēlējuši. Mēs esam gatavi parādīt, kāpēc mēs trenējamies un kāpēc mēs spēlējam basketbolu. Būs foršas emocijas, un es domāju, ka rezultātam ir jābūt labam. Mēs centīsimies spēlēt agresīvu aizsardzības basketbolu, kas arī ļaus mums veidot daudz ātros pretuzbrukumus. Un neskatoties uz to, ka mūsu sastāvs mazliet ir mainījies, viss būs čikanīga. Jūrmalā, kur 1. oktobra nedēļā tiek atklāta prestižās Eiropas meiteņu basketbola līgas 16. sezona. Jūrmala uzņems meitenes no Beļģijas, Dānijas, Itālijas, Luksemburgas, Latvijas un Polijas. Un viņas ir gatavas noskaidrot, kuras tad ir spēcīgākās meitenes U17 grupā. Šī līga ir tas, kas ir dzenulis attīstībai basketbola laukumā. Tad te ir labākais, kas ir, ja meitene šeit nespēlētu, viņas vārītos savā sulā. Cepuri nost Andrim Malacis radīja komandu, un tā komanda tagad tieši šobrīd sāk spēlēt. Jūrmala ir diezgan sportiska pilsēta pēdējā laikā, un šādi svētki, kā šodien basketbolā, tā ir tā lieta, kas Jūrmalai un viņas tēlam piestāv. Novēlējums mūsu Jūrmalas meitenēm. Lai viņām būtu spēcīgi pretinieki un lai viņas pašas caur to arī augtu un veidotos. Protams, ļoti noveiksies, lai viņas arī uzvar. Protams. Arī tāpat kā sportā, tāpat arī dzīvē tas bedres galvenais ir, kā mēs pārvaram tās bedres, neļaujam iekrist, jo katra tā ķēde ir tik stipra, cik stiprs tas vājākais posms. Ja, tā kā grūtos brīžos izturība un komandas gars. Rezultāts 57-18. Jūsu pirmās emocijas? Spēle bija vispār lieliska, man patika atmosfēra, atbalstītāji bija super un atbalsts no soliņa bija vienkārši tas, kas vajadzīgs. Un es domāju, tas mums deva arī to stimulu un tās emocijas spēlēt tālāk un izdarīt lieliski. Šis turnīrs iesākās ar spēli pret Dānijas meitenēm, un spēli mēs iesākām agresīvi. Beidzoties pirmajai spēlei, varēja just pacelēto komandas garu. Otro spēli meitenes sāka labi. Diemžēl pirmās ceturdaļas izskaņā radās problēmas ar pretinieču garo spēlētāju atbloķēšanu, kas ļāva viņām izvirzīties nelielā vadībā. Līdz ar to tas rezultāts nebija tik labvēlīgs kā dienas pirmajā spēlē. It was a great team spirit too. We were there always for each other. We worked hard for each other. And just 1 hour ago we played against Jūrmala, the home team. In the second game we tried to do exactly the same, to control our defense a little bit more. And I think that was maybe the biggest key. We were dominating the rebounds. Rītdien jauna diena, jaunas komandas, pret kurām jāspēlē ir, un mēs ejam tikai par uzvarām. Šodien mēs aizmirstam, un rīt ejam cīnīties. Vispār, kā jums sanāk tik daudziem saorganizēties? Jūrmalā, man liekas, ka visi ir viens ar otru pazīstami, un tiešām Jūrmalā pilsēta cilvēki labi, tāpēc viegli sadraudzēties un viegli atrast cilvēku, kur nāks. Fani bija ideāli, emocijas bija ideāls un atmosfēra bija ideāla. Man liels prieks, ka ir tik daudz Jūrmalā fanu, kas nāk un atbalsta Jūrmalas meitenes šajā svarīgajā turnīrā.
diezgan labi. Mēs bijām vairāk noskaņojušās spēlē un cīnījāmies. Un kā jūs raksturotu Luksemburgas spēli? Viņas bija diezgan sīvas pretinieces, un es domāju, ka viņas arī ir labas komandas, bet mēs tieši vairāk gribējām uzvarēt. Šīs dienas pirmo spēli spēlējām ar Luksemburgas komandu, un spēles sākums bija diezgan līdzīgs, jo abas komandas pārmaiņas guva grozus. Tomēr spēles otrajā puslaikā meitenes parādīja dzelžainu aizsardzību, kas ļāva izvirzīties nelielā vadībā un noturēt to līdz pat spēles beigām. Otro spēli mēs spēlējām pret Polijas komandu Sokolov, un spēles sākums nepavisam nebija viegli. Poļu meitenes aizsardzībā spēlēja zonu 1-3-1, kas mums sagādāja milzīgas problēmas. Tomēr spēlē ritot uz priekšu, jūrmalnieces adaptējās, sameklēja brīvās iespējas un spēja tās realizēt. Šodien vieglāk gāja vai tomēr vakardien bija spēcīgāks komandas? Es domāju, ka vakardien. Šodien mēs cīnījāmies un mums bija vairāk gribi iekšā. Rīt ir vēl viena spēle un tad redzēs, kā noslēgsies. It's the first time that we are playing this tournament, and we felt that the Jurmala was really the hardest team for us. They took us by surprise in many situations and played really hard, so we had to get used to the physical part of the game. I'm sure we're going to play better against them next time. Ir noslēdzies veiksmīgi pēdējā spēle, uzvara pār Liepāju. Kāda bija šī spēle? Diezgan grūta. Jo nebija spēku un negāja vienkārši. Nevarējām iemest, nebijām gatavi, ka viņas tik labi seks. Ja zālē iekšā ir augsts pacelta galva un lepuma. Nav nozīmes, no kurienes jūs nākat, un jūs visi esat šeit kopā, tad jūs esat viena komanda. Jūrmala! Es atceros tās meitenītes 5 gadu atpakaļ, kad viņas pirmo reizi iznāca Jūrmalas getiņā. Un es atceros tādas mazas aktīvas meitenītes. Šobrīd es skatos, ka gan tehnika ir attīstījusies ļoti labi, gan arī unikāls komandas gars pašai Jūrmalai. Tā ir atmosfēra, uz kur gribās nākt ne tikai vecākiem, bet arī vienkārši iedzīvotājiem un basketbola līdzjutējiem. Tā kā tiešām cepurnos Jūrmalai un īpaši Andrim Šteļmakam par fantastisku sasniegumu, domāju. Paldies! Jūrmalā mīl basketbolu? Man liekas, ka šis turnīrs ir atbild uz to. Kāds jūsu prognozes, kā meitenēm veiksies turpmāk? Es domāju, ka viņas ies tikai uz augšu. Man ļoti patīk treneris Šteļmaks Andrs, kā strādā viņam. Es redzēju, kāds viņas bija pagājuši gadu, kāds viņas ir šogad. Ir neapšaubāms progress, ir dinamika, un tas jau pats galvenais. Eiropas meiteņu basketbola līgas pirmais posms ir noslēdzies, un Jūrmalas komanda ir izcīnījusi otro vietu. Meiteņas, jūs gaidījāt, kad būsiet tik augstu? Varbūt sākumā nē, bet beigās mēs noticējām, un tad mēs sapratām, ka viss izdosies, un mēs tiecāmies pēc vislabākajiem rezultātiem. Principā meitenes izpildīja manu pamatu uzdevumu, spēlēja pašaizliedzīgā aizsardzībā un pats galvenais agresīva aizsardzībā. Tas arī deva galveno rezultātu. Mums bija ļoti plašs fanu pulks. Fani palīdzēja? Un, protams, viņi deva to lielāko motivāciju un arī atbalstu, kad arī kaut kas nesanāca, viņi mūs atbalstīja visos situācijās.